Vieglākais veids pasaulē ir mīlēt tos, kas mīl tevi, bet tas neprasa Dieva raksturu un Dieva žēlastību. Esiet sveicināti ikdienas pārdomās, lai nāk tavs vārds. Mani sauc Mārtiņš, un mēs turpinam ieskatīties Jēzus kalna svētrunā. Vakar mēs runājam par to, ka mums ir jālūdz par tiem, kas mūs kaitina, kas mūs vajā un varbūt mums ir darījuši pāri. Un šodien Mateja evaņģēlija 5. nodaļas 45. pantā Jēzus iedod pamatojumu, kāpēc mums tas ir jādara. Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa 45. pants. Ka jūs topat sava debes tēva bērni, jo viņš liek savai saulei uzlekt par ļauniem un labiem, un liek lietumu līt par taisniem un netaisniem. Vakar mēs jau runājam par to, ka Jēzus šos vārdus runā cilvēkiem, kas dzīvo pēc principa mīli savējos un ienīsti ienaidniekus. Cilvēkiem bija ļoti reliģiska domāšana, un cilvēki domā, ja man klājās labi, tātad es esmu labs, ja kādam klājās slikti, tātad viņš pats ir slikts. Bet Jēzus saka, klausieties, puiši un meitenes, realitāte ir cita. Saule spīd arī par ļauniem, lietus līst arī par netaisniem. Un tas nav nopelns. Tā ir tikai un vienīgi žēlastība. Un šis pants parāda kaut ko daudz vairāk kā attieksmi pret cilvēkiem. Šis pants parāda, kāda ir Dieva daba, kuru viņš grib redzēt arī savos bērnos. Un šeit mums atkal ir jāredz vārdi, kurus lieto Jēzus. Ka jūs topat sava debesu tēva bērni. Vārds bērni nozīmē dēli un tie, kas nes tēva raksturu. Ne tikai piederība, bet gan līdzība, kuru Dievs sagaida no mums, ka mēs atspoguļojam viņa raksturu attiecībās ar citiem cilvēkiem. Jo viņa raksturs ir tas, kas liek saulei uzlekt. Viņš liek pacelties un uzspīdēt saulei, lai dotu labumu gan tiem, kas ir ļauni, gan labi. Tā pati saule uzlec par mums, kas esam Dieva bērni, un par tiem, kas ir ļauni un kas dzīvo tumsības pasaulē. Citiem vārdiem sakot, Dieva žēlastība ir arī par tiem, kas to negrib un kas tai nekvalificējās. Un Jēzus ar šo pasaka, ja tu esi Dieva bērns, tad tu dzīvo kā viņš. Dievs dod sauli visiem. Dievs dod lietu visiem. Viņš neizvēlās tikai savējos. Tas nozīmē, ka Dieva žēlastība nav balstīta uz cilvēku nopelniem. Tā ir balstīta uz viņa raksturu un uz to, ka viņa sirds par cilvēkiem iežēlojās. Un tādai pašai attieksmei ir jābūt tev un man. Ne tikai mīlēt tos, kas ir labi pret tevi un tevi ir svētījuši, bet arī tos, kas tādi nav. Un tas nav vājums, tas ir spēks, tas ir dievišķs raksturs, kurš parādās pie mums. Un redziet, vakar mēs runājām par to, ka mums ir jālūdz par tiem, kas mūs kaitina un varbūt pat mums ir darījuši pāri. Šodien Dieva vārds mūs aicina iet vēl tālāk un būt šim cilvēkam par svētību. Un arī šodien es gribu tevi izaicināt. Iespējams, tas ir tas pats cilvēks, par kuru vakar tu lūdzi, un šodien no rīta. Iespējams, tas ir kāds cits. Iespējams, tas ir pat cilvēks, kurš tev nav nodarījis neko sliktu. Atrodi kādu cilvēku, kurš tavuprāt nekvalificējās Dieva žēlastībai, un iespējams, viņš tev nepatīk. Un parādi viņam Dieva raksturu. Esi kaut kādā veidā viņam par svētību. Un tur nevajag daudz, varbūt tas ir kāds kolēģis, kurš tevi kaitina, piedāvā viņam uztaisīt kafiju vai tēju. Varbūt nopērc kafiju vai kādu šokolādi un aiznes un svētī viņu ar to. Sāc ar kādu mazumiņu, bet sāc sevī veidot ieradumu atspoguļot Dieva tēva dabu, jo viņš ir tas, kurš saulei liek uzlekt gan par taisno, gan par netaisno. Viņš ir tas, kurš lietumu liek līt gan par taisno, gan par netaisno. Un viņš ir tas, kurš caur tevi kā taisno var parādīt savu žēlastību arī kādam, kurš ir netaisns. Lai Dievs tevi svētī, un es ticu, ka tev izdosies.